Nu ko, esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Iesāksim šo video ar tēņu. Man pie katras tēņas ir tekstīns un izlasīsim, kas ir šodien. Lift up others by your peaceful presence. Nu, to es nodošu šajā video. Es šeit noteikti filmēšu arī vlogus kopā ar savu boyfriendu. Es gribu jūs paņemt līdzi savā mīļajā dzīvītē un pastāstīt un parādīt vairāk no sevis. Šīs dienas tēma būs, kā romantizēt savu dzīvi, jeb angliski sakot, how to romanticize your life. How to romanticize your life. Romantizēt savu dzīvi, es ar to nedomāju dzīvot tur visdārgāko, visperfektāko dzīvi, jo, protams, tas nav iespējams. Es ar to domāju atrast un saskatīt to skaisto tajās mazajās un lielajās lietās, jau kas tev ir. Ja tev liekas, ka tava dzīve ir garlaicīga, ka nekas nenotiek, nekam nav jēga un viss ir bezjēdzīgs, tas jau izklausies ļoti traki. Ja tu nepārtraukti dzīvo nākotnē un visu laiku domā tikai par to, kā būtu, kas būs, un neizdzīvo šo brīdi, tu neizdzīvo tagad, kas nozīmē, ka tu neizdzīvo pilnvērtīgi savu dzīvi. Un šis ir tas brīdis, kad mēs mainām domāšanu un romantizējam savu dzīvi. Es uz to skatos tā, apzināti skatīties savu ikdienu, kā uz kaut ko īpašu un skaistu. Pat ja tas viss ir pavisam vienkārši. Ziniet, es teiktu tā ir spēja pievērst uzmanību mazām lietām un izdzīvot tās visas lietas tā, it kā tu būtu filmas galvenais varonis. Vienkārši lielisks salīdzinājums. Jo, man liekas, mēs katrs esam savas filmas galvenais varonis. Es esmu savas filmas galvenais varonis. Martelī. Tu esi savs. Anna, Andy, Elīze. Lai vai kā tev savu? Es nosaušu dažus veidus, kā es romantizēju savu dzīvi. Un tas, kā ir tik vienkāršas un saprotams un visiem zināmas lietas, man liekas, ka vajag, lai kāds to pasaka, lai tu atcerētos, ka tam ir jāpievērš uzmanība. Viena no lietām, ko es daru un ko es īstenībā esmu nesen to sākus darīt, bet man tas tā palīdz. Un ja es to lietu nebūtu sākus darīt, man liekas, ka nebūtu šis video. Tā ir celšanās 6 no rīta katru dienu un došanās pastaigā. Pilnīgi vienai. Man nesen viena klienta stāstīja par to, kā viņa staigā katru rītu, un ja viņa nav pastaigājusi tajā rītā, tad viņai pēc tam ir slikts garšstāvoklis, vai nav izdevusies diena, vai kaut kas tam līdzīgs, precīzi neatceros. Un īstenībā man tas ļoti iedvesmoja. Un tas ir arī tas faktors, par ko es arī runāju, ka ir ļoti svarīgi, ka kāds cits tev kaut ko pasaka. Kā tik primitīvas lietas, man liekas, jā, bet tas reāli aizķer, un tu sāc domāt, un tas reāli iedvesmo. Ko es darīju? Es nākamajā cēlos un gāju staigāt. Uzvilku savu viskaistāko tērpiņu, kas arī ir ļoti svarīgs, starp citu, lai romantizētu savu dzīvi un justos labāk savā ikdienā. Uzvilku ne tikai kaut kāds tur pļūrens, vecu kraklu un vecu jaku un tik iešu staigāt. Protams, es arī mācu iziet ārā kaut kādās tādās nesmukās drēbēs, tā kā don't judge me un tā kā. Bet stāsts nav par to. Man liekas, ka šīs pastaigas tā ir tāda terapija, tīpaši no rīta, kad apkārt viss ir kluss, cilvēku nav, mašīnu nav, un tu ej, un tu esi ar sevi, tu esi savās domās, tu uzliec mūziku austiņās, tu uzliec varbūt podkāstu, tu veic fiziskas aktivitātes, kas ir, starp citu, staigāšana ļoti labi priekš figūras uzturēšanas. Kas arī viens no faktiem, ka viens sāk staigāt. Kas ir pats skaistākais tajā visā, ka tajā brīdī tu vari pabūt ar sevi un ar savām domām un ar tādām domām un idejām, kuras tev iespējams nebūtu radušās, nezinu, jebkurā citā situācijā, piemēram, strādājot, esot mājās, skatoties seriālu, jo tajā brīdī, kad tu staigā, man liekas, aktivizēs kaut kādas čakras. Es jums pateikšu godīgi. Es vakardien no rīta staigāju, es staigāju pusstundu līdz stundī, un es izdomāju, wow, es gribu taisīt YouTube video. Es gribu iedvesmot cilvēkus, es gribu taisīt savu kanālu, es gribu likt savus vlogus, es gribu taisīt savu cute kopienu. Pēc 6 stundām man jau bija visforšākā kamera, kādu mēs varējām atrast. Man bija gaismas. Un šodien es jau filmēju šo video. Otrais, viss izklausīsies ļoti varbūt interesanti un varbūt neizprotam, bet pieņemt un svinēt katru gada laiku. Mēs Latvijā dzīvojam mūsu 4 gadlaikos. Mums visiem noteikti ļoti patīk vasara. Daudzi vienmēr ļoti noniecina rudeni vai ziemu. Tas, ko es esmu iemācījusies, man liekas, ka man tas arī vienmēr ir bijis iekšā, godīgi sakot. Reāli izbaudīt, ja mums ir tie 4 gadu laiki, tad nevis tikai 3 mēnešus izbaudīt to vasaru un pēc tam čīkstēt visu gadu, cik ir slikti, cik fuj kāds laiks, bet pilnvērtīgi izdzīvot katru no tiem laikiem. Piemēram, pagaidiet, lūdzu, es aiziešu līdz savam balkoniņam, savai noliktavai un parādīšu, kas man ir.
Es šo esmīgi saucu par gada laiku pieņemšanu un izbaudīšanu. Piemēram, tagad ir rudens. Es jau esmu sapirkusi dekorācijas priekš rudens. Dažādas ķirbijas, spilventiņus, svecīt. Jā, protams, rudens lielākoties ļoti drūms laiks, bet, piemēram, izdekorējot māju, nopērkot mīlīgas spuldzītes, sadedzot svecītes. Rudens liekas kā kaut kas ļoti foršs. Un, piemēram, es ļoti gaidu. Es vispār gaidu katru gadu laiku. Vai, piemēram, ziemā tas pats. Jā, ir augsts, bet nopērc vissiltāko, visforšāko jāciņu, kurā tu jūties tik cozy, cep piparkūks, izdekorēt māju, slidošana. Jebkas tev liks justies labāk šajā tumšajā un nosacīt depresīvajā sezonā. Piemēram, es ļoti gaidu, kad mēs ar manu draugu varēsim iet rudenīgās pastējās, kad mēs būsim silti apģērbušies, mums būs krāsainas lapas, mums būs rokās kafijas vai tējiņas. Tas ir tas, par ko es runāju. Padarīt tik vienkāršas lietas par kaut ko tik ļoti skaistu. Vēl kā es romantizēju savu dzīvi, viens no maniem rituāliem, ko es esmu atklājis, kas man patiešām ļoti iet pie sirds, ir aiziet uz kafejnīcu vienai, padzert maču. Plus, piemēram, ja ir kaut kāds darbs, kurus nepārāk gribu darīt, piemēram, telefonā jāsamontē vai kas tam līdzīgs, aizejot uz šo kafejnīcu un darot maču un darot šo darbu, tas viss liekas daudz patīkamāk. Es domāju, tas ir tāds tā kā main character moments, tā ir kā es būtu filmā. Tas viss izklausās tik mīlīgi, skaistas un cozy drēbes mājās. Tas ir tik svarīgi neaizmirst par to, ka arī mājās ir jājūtas skaisti, jo tas, kā tu izskaties, ir arī tas, kā tu jūties. Piemēram, ja man ir halātiņi, tad viņi ir skaisti halātiņi. Ja tā ir pidžama, tad tā ir skaista pidžama. Tā ir mīlīga rozā pidžama. Ja tas ir treniņtērps, tas arī ir ārprāts. Man ir tik skaists rozā treniņtērps tagad. Es viņu ieliku storijā un daudziem viņš arī patika un daudz jautāja, kuras viņu pirku. Tagad daudziem tāds būs. Mīlīgs čībiņas. Nevar, tas vienkārši viss liekas tik cute. Tas visas mazās lietiņas veido to visu kopumā. Un tas nav tikai par mājām. Lai arī kur es ietu, es vienmēr centīšos izskatīties labi. Es nekad nesapratīšu tos cilvēkus, kuri pucējas tikai uz svētkiem. Protams, tas nenozīmē, ka es kaut kad iziešu ārā un es izskatīšos pēc pilnīgākā sūla. Lielāko daļu es izvēlos būt skaista. Man patīk smuki sāputēties, man patīk uzkrāsoties. Man patīk tā sajūta, ka tu esi Barbie. Es esmu Barbie. Jebkurš piektīs, ka tev uzreiz ir daudz lielāka pārliecība par sevi, tajā brīdī, kad tu izskaties amazing. Ir ļoti liela starpība, vai tu jūties par sevi pārliecināts vai nē, un to ļoti var just. Nākamais, kas man iedod arī šo te filmas galvenā varoņa statusu, šo te sajūtu, ir braukšana mašīnā ar man mīļāko mūziku. Tu iztēlojies, ka tu esi mūzikas klipā, kad tā dziesma ir par tevi, lai gan tai dziesmai nav vispār nekāds sakars ar tevi. Piemēram, ja tu esi aizņemts cilvēks un tev, piemēram, ir visu dienu darbs, ko tu vari izdarīt priekš sevis, braucot uz darbu un klausīties savu mīļāko mūziku. Laba mūzika, protams, tāda pozitīva, iedos pozitīvas emocijas dienai. Un īstenībā tas pats ir arī par kaut kādām tādām bēdīgām dziesmām, jo man ir bijis tā, ka es rītīgi savu sabojāju garstāvokli klausoties dziesmas, tāpēc ļoti jāizvērtē, ko mēs klausamies. Nākamais ir randiņš ar sevi. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti būt vieniem, kuri nemāk būt vieni, kuriem vienmēr vajag kompāniju, lai kaut kur aizietu. Man patīk pavadīt laiku ar sevi. Ja tev patīk pavadīt laiku ar sevi, tev vispār nav par neko jāuztrauc. Jo man patīk ik pa laikam aiziet vienai pašai Pagaidiet. Sākumā skaisti sataisīties. Pēc tam vienai aizbraukt, piemēram, uz kafejnīcu, uz restorānu. Tas tāds standartiņš, ko es darītu viena. Uz kino arī varētu aiziet. Kas man vēl patīk, ko man vienai patīk darīt? Man ļoti patīk vienai iet šopingā. Es vienkārši mīlu. Man patīk tā sajūta, ka tagad tu esi viens, tev nav nekāds spiediens no citiem cilvēkiem. Un tu vari visu darīt savā tempā, savā laikā. Tu vari darīt, ko tu gribi, kā tu gribi. Tāpēc sevi ir jāmīl. Man šādas dienas īstenībā ļoti piepilda. Šis skanēs ļoti cheesy, bet ļaujiet man paskaidrot. Atrodi hobijus, kuri tevi piepilda un kurus tu gribi darīt. Uzreiz, kā mēs domājam par hobijiem, bieži varbūt uzdod cilvēki jautājumu, kāda tev hobija, un tad tu sēdi un domā, jā, man nav hobija īstenībā. Jā, baigi neko nedaru. Darbs. Hobija var būt pilnībā jebkas. Piemēram, tavs hobijs var būt iet uz masāžām. Tavs hobijs var būt katru dienu iet uz restorānu. Pat tiešām saprast,
Kas ir tas, kas tevi piepilda, ko tu patiešām gribi darīt, kas ir tas, kas tev patiešām iedod to prieku. Un tas nav darbs, tas ir kaut kas tāds, kas patiešām liek tev justies laimīgākai. Es, piemēram, gribu sākt dejot, jo zinu, cik ļoti daudz pozitīvu enerģiju tas iedod. Ko es jums ļoti iesaku patērēt iedvesmojošu saturu, kas jūs patiešām rīktīgi aizvelk. Ko es ar to domāju? Skatīties dažādus podkastus par dažādām tēmām, kas jums saist. Skatīties Pinterestā, iedvesmoties apģērbiem, iedvesmoties savam dzīvesveidam. Ko es esmu novērojis tajos brīžos, kad es sāku to darīt, man rodas nenormālā iedvesma. Es aizmirsu, ka man tējiņa. Pēdējais, ko es varu ieteikt, upgrado savas ikdienas lietas. Ko es ar to domāju? Ja tu dzer no rītiem tēju, kafiju, nopērc visskaistāko krūzīti, kādu tu vari atrast. Starp citu, man mājās bija tikai 2 krūzītes, un viņas man nelikās pietiekami estetika. Tāpēc es 7 no rīta aizgāju uz Rimi un atradu krūzīti, kas, manuprāt, bija visskaistākā. Bet man vajadzēs upgrade viņu ar smukāku. Rudenī man vajadzēs ķirbīšu krūzīt, un ziemā man vajadzēs ar sniegu vīriņu, ar sniegu pārsliņām. Izveido savu rituāliņus. Piemēram, izdara tēju pirms gulētiešanas. Tas liekas tik maģiski. Tā kā no filmām, es patiešām domāju, ka mēs patiešām katrs esam savs filmas galvenais varonis. Un ja jau mēs tādi esam, tad mums ir jāizdzīvo tā dzīve uz visiem 100%. Un jāizbauda viss, ko tā var sniegt. Es ļoti ceru, ka jums patiks šis video, un noteikti piesakojiet man, ja jūs vēlaties redzēt vēl šādu tipu video. Un arī vlogus un visāds citāds video.